tāds, kas grib tur pasaukt, ne eņģelis, viņš varbūt ir eņģelis tādā ziņā, ka viņš šo naudu aizdod ar ļoti minimālām garantijām, un viņš ļoti daudz riskē, tāpēc, ka, ja šī pasākums izgāžās, viņš visu naudu pazaudē. Viņam nav ko paņemt īsti. Bet, protams, tāpēc šis jautājums, cik var nopelnīt, ir ļoti būtisks, un tā cerība jau nopelnīt ir ne jau 15% gadā, bet reiz 10 tur sākotnējā investīcija, reiz 1000. Ja? Liels summas nopelnīt. Tāpēc, ka tas ir riskanti. Jo lielāks risks, jo arī lielāks tiek sagaidīta atdeve. Attiecībos kaut kādām daudzsološām tehnoloģijām vai jaunām idejām saistītām ar tehnoloģiju, kas ir aizsargātas ar intelektuālo īpašumu tiesībām. Tas ir svarīgi. Ir kā tādiem, es arī darbojos, es arī esmu investējis tādā uzņēmumā, kas ir ar šiem patentiem un jaunajām tehnoloģijām. Kopumā tiek uzskatīts, ka šīs te jaunās tehnoloģiskās patentējumās lietas ir daudz riskantākas un ar daudz lielāku izgāšanās procentu nekā tādas adaptācijas. Kādas vienkāršās lietas. Kāpēc? Kāpēc? Yeah. Tāpēc, ka ja kāds pasaulē kaut kur jau to vienreiz ir uztaisījis, un jūs veiksmīgi to nokopējat, un šeit ir tā niša un tā biznesa iespēja, tad, protams, jums ir lielāka varbūtība, ka tas izdosies. Savukārt, ka tā ir tur pasaulē apvērsoša tehnoloģija, jauns mūžīgais dzinējs, ko neviens līdz šim vēl nav izgudrojis, un tagad jūs ielacat tādā pasākumā iekšā, tad tur ir tik daudz visādi tehnoloģiskie knipi, ka pēc kaut kas nenotiek, un tas viss var vilkties gadiem tur un paprasīt tur nesalīdzinām vairāk naudas, tā tālāk. Protams, tās vienkāršās lietas ir kā tā pārnese, tur Hesburgeri uztaisīt Latvijā, un galā draugiem vēl vērst tur arī ir tikai kopija, tas nav nekas jauns, tur Facebooks un šis te MySpace, kas ir pasaulē Amerikā, tie sociālajie tīkli, viņi jau bija. Puikas jau paskatījās tikai, puikas krāmēja mēbeles Amerikā, tā bija. Strādājot par, ziniet, latvieši ārzemēs pārsvarā, vismaz Amerikā, Ņujorkā, pirmais darbs viņiem ir mūveri, viņi pārvieto mēbeles. Nezinu, kāpēc, vai viņi ir fiziski stipri, vai tur ir community kaut kāds, vai draugiem iesaka, bet viņi ir mūveri. Tad, pēc tam viņi apgreidojās uz augšu un sāk strādāt celtniecībā, ja viņi galīgi nav tādi. Tad viņi tiek uz augšu. Viņi arī strādāja Amerikā pa mūveriem un saskatījās ar sociālos tīklus un izdomāja pamēģināsim Latvijā. Viņiem paveicās, viņi uztaisīja viņiem mēģināt, viņi ir milināri. Bet tas ir viens tāds gadījums. Droši vien, ka bija 1000, kas mēģināja un kuriem nesanāca. Bet ko es gribēju teikt vēl par biznesa priekšlikumu, ka jums tam investori, jums arī investors ir jāpielasa tāds, kuru tā sfēra, ko jūs piedāvājat, varētu interesēt. Nav tā, ka ir abstrakti tur investori un ir abstraktas idejas. Tās idejas atrod tos investors, balstoties uz kaut kādām interesēm. Nekad investors neinvestēs tādā jomā, no kuras viņš neko nesaprot, vai kas viņu paši neinteresē kaut kādā veidā. Tas varētu būt salīdzināms kā kaut kā tur bārā, kur tur meitenes un zēni tur dzer kokteļus, un tad viņi kāds viens otram iepatīkās pēc kaut kādiem kritērijiem. Citam patīk blondīnis, citam patīk brunetis, un citam patīk gari, tur zēni, citam īsti. Tāpat arī ar tām investīcijām ir. Tur ir kaut kāds varbūt grūti reglamentējums process, ka pēc kādam iepatīkās kā ideja. Protams, labākās idejas, skaistākās meitenes ātrāk droši vien atrod. Netik skaistās meitenes lēnāk atrod, bet tas ir tā kā dzīvē. Tur nav nekādas skēmas, tur nav nekādas priekšrakti, nav nekādas meņu. Nevar taču neviens, ir sarakstījis 1000 grāmatas, kā būt laimīgam un atrast vislabāko vīru. Bet tas jau nenozīmē, ja jūs to grāmatu izlasīsiet, jūs viņu atradīsiet. Kaut kādā brīdī atradīsiet. Tāpat arī ar tām investīcijām. Tad vēl tur varbūt tās, es saprotu, ka es laiku jau sāku tur pārspļot. Lēnām tuvošos beigām un mēs pāriesim pie nākamā segmenta. Jautājums, kur ņemt naudu? Tāds jautājums, ko mēs šeit pierakstījām. Ja pieņemsim, kā jūs domājat, kas ir tāds pats tur, tipiskākais veids, kur tur šādas jaunās idejas atrod? Ir tās labs formulējums, ko var atcerēties, tas ir 3F. Esat dzirdējuši tādu 3F? Ko? Friends, family, fools. Friends, fools and family. Draugi, muļķi un ģimeni. Tas ir tas, kur, teiksim, sākotnēji šādām sēklas investīcijām, bez seguma, bez kā, tur vislabāk var atrast naudu. Viena lieta gan ir,
kad ja šis biznesa priekšlikuma izteicējs nāk un saka, nu man tur vajadzētu to 10 000 latus vai 100 000 latus, tad vienmēr ļoti gribās redzēt, kad viņš pats ir sakrājis, vai viņa ģimene ir sakrājis, viņš kaut kur ir sakasījis jau tur. Nu, viņš, teiksim, atnāk un saka, man vajag 100 000 latus, reku ir 50 000 jau sakasījis. Es esmu aizņēmies, es tur esmu kaut ko ieķīlājis, man ir tur onkulis aizdevis, tur es esmu sadabūjis jau to naudu. Un tagad man pietrūkst vēl šitas te, un tāds arguments noteikti daudz vairāk pārliecina nekā visbriljantākais un biezākais biznesa plāns, nu, kad dodiet mums tos 100 000 latus, mēs tur uztaisīs. Nu, nav tāda dzīve. Nu, ja tev ir tava ideja, tu gribi to ideju iznest, realizēt, nopelnīt, nu, tad tev ir jāspēj tur parādīt, ka tu esi pats gatavs ielikt, tur esi vēl kādu citu gatavs pārliecināt par savu ideju. Un tas viss, nu, tā kā palielina to ticamību tam, ka nu, jūs esat nopietni, kad jūs esat rūpīgi apsvēruši visu, kad jūs arī liekat daudz uz kārtu. Investoram vienmēr gribās redzēt, nu, ka tas viņa partneris pats arī riskē. Jo tāpēc, ka biznesa un uzņēmēja darbība pēc definīcijas ir risks. Tas ir risks. Nu, jums ir jābūt gataviem pazaudēt naudu, pazaudēt savu laiku. Tas ir risks. Un, nu, tā balva par to risku ir tas, ka jūs nopērkat. Ja jūs esat sekļi. Tā. Nu, laikam to, mēs varam, jūs varat man kaut ko pataujāt vai pajautāt. Tas bija tās mums īstais ievads, ko gribēju pateikt par šiem biznesa priekšlikumiem. Par tiem naudas avotiem un ko naudas ņemt. Kur tad meklēt investors? Nu, baigi bieži tas pirmais klients un arī, teiksim, saistībā ar biznesa priekšlikumiem ir tā, ka jūs kaut kur esat strādājis, un parasti jau jūs kaut kur esat strādājis. Jums ir kaut kāda kontakta, kaut kāda sakara, un tad savā iepriekšējā profesionālajā darbībā karjerā, nu jums ir kaut kāds draudi. Ar ko jūs sarunājat, ka viņi jums pasūtīs kaut ko nopirks, ja jūs uztaisīsiet. Nu, tas arī ir par to kontaktu tīklu. Protams, jo jums ir vairāk kontakti, ja jums ir vieglāk kaut kā virzīties priekšu, jūs neviens nepazīst. No otras puses, protams, ar tāds investors jums var ļoti palīdzēt ar kontaktiem, ar to pusi. Kad ļoti bieži arī, cik man ir nācies saskarties, tad jaunie topošie uzņēmēji, viņi tā kā nenovērtē, ir tās terminis, ko saka par smart money, tā saka. Kad, teiksim, bankas kredīts ir tās stulbā nauda, jo banka iedod, un viņas neinteresē īsti, tikai viņas nodrošinājums interesē. Tad, teiksim, tādi privāti investori, viņi ir tādi, kas grib tur maisīties jūsu lietā, dot jums tur padomus, vēst kaut kur rādīt, palīdzēt pārdot, un viņi grib rosīties arī apkārt. Kā, teiksim, tā jūsu gudrība atrast tādu to investoru, kas jums var ļoti palīdzēt biznesam. Ļoti bieži ir tā, ka liekas, es pats esmu gudrs, un tiešām uz to Vāciju braukt nevajag, es neko skatīties negribu, es dabūju savus 100 000 un mums būs laimi. Parasti tā nav. Bija man pirms 2 dienām viena jauna puisa saruna, viņš teica, es 7 gadus esmu uzņēmēju darbībā, tad, kad es sāku, man likās, ka es visu zinu. Un tagad pēc 7 gadiem man liekas, ka es zinu vēl daudz mazāk nekā tad, kad es sāku. Ir tāda, kad jo mazāk tu zini, jo tev liekas, ka tu zini daudz. Un jo tu vairāk kaut kā ierocēt tajās lietās, kad saproti, ka ir tomēr dzīve diezgan sarežģīta un komplicēta.